Sirds ar sirdī savienota, Dieva sirdī mieru rod. Mīlestībā apskaidrota, pestītājam godu dod. Galvā viņš mēs viņam iesas, saulē viņš mēs atspīdums. Viņa žēlastības tiesā, mēs pie viņa, viņš pie mums. Pulcēsimies gaismās, draugi, sirdžu saites atjaunot. Cik tas svētīgi un jauki, Jēzum savas sirdīs dod. Un ja pietrūktu mums spēka, mīlestības staru sēt, viņš tos pestītiem no grēka, viņa spēkā pastāvēt. Kristus mīlestību svētu, solīsimies uzturēt. Lai ik viens par otru spētu, dzīvību patupurēt. Ja par visiem Jēzus cietis, kājas savas asīs liet, vai tā būtu grūta lieta, citiem viņa pēdās iet. Kādā mīlestības celmē brīnums liels, kas dāvāts mums, kad viskarstā sapņu kvelmē atmirdz viņa noslēpums. Viņš, kas garās traumēs lokā, kas no tumsas gaismu šķir, mūsu neredzamā draugā, mūs tik tuvu jūtams ir. Vedī kopā, Kungs, un vienot tos, kas vēl ir pasaulē. Kā tu lūdzi savā dienā, asram liec dot vienatnē. Lai mēs tavā patiesībā, tavā tēvā svētīti, mīlestības apskaidrībā mūžam būtu vienoti. Tavas mīlestības liesmā, kurā augšu paceļās, draudzes prieks un viņas dziesmā, lai tās sirdīs liesmojās. Tad šī pasaulē ir skaista, kad no vienas saknēs mēs, kad viens mērķis visus saistā, visus vienās domās nes. Kungs, es mīlu namu, kur tu mājo, vietu, kur mīt tava godība. Es stāvu ar kāju uz drošas zemes, lūdzēju pulkā es teikšu kungu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Āmen. Mēs dzīvē bieži vien pieķeram sevi meklējot un atrodot izredzētos tā vietā, lai cienītu un godātu visus vienādi. Mēs tomēr mēdzam iedalīt pārējos viņos, tā vietā, lai saskatītu, kas viņus padara iemīļotus Dieva acīs. Mēs pieķeramies ikdienišķām bailēm tā vietā, lai satvertu Dieva visaptverošo mīlestību. Tāpēc nožēlosim un izstāstīsim Dievam visu, ko esam darījuši nepareizi
un ko neesam nemaz darījuši, bet kas ir ievainojis mums apkārt mītošos un nodarījis pāri mums pašiem. Teiksim savas lūgšanas Dievam klusā, personīgā, izjustā lūgšanā šai brīdī. Dievs mūs ir aicinājis, lai taisnotu un pagodinātu. Dievs ir pārmeklējis mūsu sirdis. Svētais gars ir aizlūdzis par mums, un Jēzus miris, lai atbrīvotu mūs Dieva godam. Esiet priecīgi un pasmaidiet! Jūsu grēki jums ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Vairs nav par ko raizēties. Āmen! Kungs Jēzu, Tu esi mūs aicinājis kopā pielūgt un slavēt. Kopā kā ģimenei, jebkurā pasaules vietā baudīt Tavu klātbūtni un neskaitāmas svētības. Iedrošini mūs no sirds klausīties Tavā vārdā, ar visu sirdi iegrimt Tavās brīnišķīgajās atziņās un stiprināties pašiem savā garā. To lūdzam caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Āmen! Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Pirmais lasījums ir no 112. salma. Slavējiet to kungu, svētīts vīrs, kas bīstas tā kunga, kam tīk viņa baušļi. Varena uz zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirds skaidro paudze. Labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr. Tumsā atspīdēja gaisma sirds skaidrajiem, žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga. Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto, jo ne mūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisns. No ļaunām runām viņam nebūs jābīstas, krietu sirdi viņš pie tā kunga būs drošs, stingrs kam prāts, viņš nebīsies, kad redzēs savus ienaidniekus. Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celts godā. Ļaundaris redz un gremžas, griež zobus, taču iznīkst. Ko ļaundari kāro, tas nenotiks. Āmen! Otrais lasījums ir no Pāvila vēstules ebrejiem 13. nodaļas. Lai arī turpmāk jūsu vidū ir brāļu mīlestība. Neaizmirstiet viesmīlību, svešiniekus uzņemdami, daži pašiem nezinot ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties tos, kas cietumā it kā paši būtu tiem līdz saistīti. Atcerieties arī tos, kas pakļauti ciešanām, jo paši, būdami miesā, esat pakļauti ciešanām. Laulība, lai ir pie visiem godā, un laulības gulta, lai ir neaptraipīta. Netiklos un laulības apgānītājus Dievs tiesās. Lai jūsu domas ir brīvas no mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Pats Dievs taču ir sacījis, es tevi nekad neatstāšu, nekad nepametīšu. Tā kā mēs varam droši teikt, tas kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos. Ko gan cilvēks man padarīs? Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu sludinājuši, un rūpīgi vērodami viņu dzīves iznākumu, esiet tādā pašā ticībā. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos. Tad nu vienmēr caur viņu nesīsim Dievam pateicības upuri. Tas ir mūsu lūpu augļus, kas apliecina viņa vārdu. Neaizmirstiet labdarību un līdzdalību citu vajadzībās. Tādi upuri ir Dievam tīkami. Āmen, aleluja!
Iepriecinājums, žēlastība un miers jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus. Šorīt ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas no 1. un no 7. līdz 14. pantam. Jēzus sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Tad viņš, ievērojis, ka mīlestā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā. Lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu draugs, kā augstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis, kad tu rīko pusdienas vai vakariņas, neaicini nedz savus draugus, nedz brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mīlestību, aicini nabagus, tīzlus, kropļus, aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanas. Āmen. Dievs uzrunā mūs katru savos dvēseles meklējumos, kuros šai brīdī esam. To lūdzam Jēzus vārdā, kurš mūs iedvesmo. Āmen. Vispirms, vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka jūs pie galda viesībās kāds vēro? Ja ir bijusi, ko jūs toreiz darījāt? Ievilkāt vēderu, paņēmāt dakšiņu kreisajā rokā, atturējāties ņemt vēl trešo kotleti un sākāt ēst mazākiem kumosiņiem? Kas zina, kāda Jēzum bija sajūta apzināties, ka tevi visu laiku kāds vēro? Un piefiksē, ko, kā un cik daudz tu ēd un ko tu dari. Šodienas goda vietas jautājumam pieskaroties, var teikt, ka jebkura vieta, kur tevi kāds novēro, ir goda vieta, kur apsēžoties tiec pamanīts un neizlaists no acīm uz zināmu laiku. Bet interesanti, ka pamanot savus vērotājus, Jēzus acu mirklī pats kļūst par vērotāju un ieskicē sev un vēlāk atklāja klausītājiem vairākas būtiskas, ievērotas piezīmes. Ko no šī varētu mācīties? Uzmanies, kad kādu novēro, kā arī pats netiec novērots. Un ko tad? Tad par tevi varētu sarakstīt sprediķus, ko nāksies klausīties vēl gadsimtiem ilgi. Labi, bet atpakaļ pie goda. Kā tad tagad, lai saprotu, kur drīkst sēdēt un kur labāk nemaz nemēģināt? Tāpēc jau Jēzus piemin novērošanu. Kristus norādīja klausītājiem uz precīzajiem kritērijiem, kas cilvēku noliek goda vietā. Jādzīvo tā, lai citi ieliktu tevi tieši tev paredzētajā goda vietā. Vai atceraties šīs leģendārās rindas? Šurp tauri, kāp zemē, ciet klusu, tu glābsi sev dzīvību, mēs algosim tevi ar zeltu, ar godu, ar brīvību. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas postīdams viņu šausta uz pekli, lai rauj to jods. Ar tēlos taurētāju tēlu mūsu dižais autors norāda, ka gods ir vērtīgāks pat par zeltu.
Jo godu nevar nopirkt ne ar bultām, ne naudu. Tas ir cilvēka iekšējais dimants, kura mirdzumu mēs pilnīgi noteikti pamanīsim. Šķiet, ka mums visiem vajag godu. Ir miljoniem cilvēku, kas ar savu dzīvi un piemēru pelnījuši godu, bet tas viņiem nav izrādīts. Kaut vai tā skolotāja, kas līdz pensijai mācījusi matemātiku un kaldinājusi nākamo matemātiķu paudzi, un kura vēl pēc došanās pensijā pie sevis pieņēmusi skolēnus ar neskaidrībām par matemātikas jautājumiem, tā arī nekad nesaņēma ne diplomu, ne ordeni, ne pat goda rakstu. Kāpēc tikmēr tai influencerei, kas reklamēja savu skropstu tušu, Instagramā seko tūkstošiem jaunu seju, pašas nesaprotot par ko? Sajauktā godu sistēma. Slava bieži vien ir kā greizo spoguļu karaļvalsts, kurā gods tiek tiem, kam ar to varbūt ir gaužām maz sakara, bet nevienmēr tiek līdz tiem, kam tas patiesi pienākas un ir radīts. Tādā apgriezto vērtību sabiedrībā mēs dzīvojam, un vai nu par to uztraucamies, vai paši tai pievienojamies. Tāpēc nav brīnums, ka vienā brīdī mūs kāds pārsteidz, cenšoties izmest no goda vietas, kamēr mēs jau atrotam piedurknes, gatavojoties, cīniņam. Kas pienes godu? Kas ierāda mums goda vietu, no kuras nedraud izmešana laukā? Kas aizved mūs līdz tam godpilnajam krēslam, kurā nosēdināti mēs saņemam pagodinājumu? Mēs, sabiedrība, esam tie, kas pienesam godu cits citam. Kāds atlido un viņam izritina sarkanu paklāju un izrāda godu, bet ja nu šis cilvēks tūkstošiem ir izrādījis klaju, nežēlīgu, melīgu, nāvējošu negodu. Kad ieklausāmies Kristū, varbūt mēs pēkšņi dzirdam viņa vārdus par goda vietu pilnīgi savādāk nekā visu līdzšinējo dzīvi esam dzirdējuši. Jēzus jau nav tas, kurš dzen mūs laukā no goda vietām, it kā mēs nekad nebūtu tur pelnījuši sēdēt. Tas nav viņš. Bet varbūt Jēzus mudina mūs aizdomāties, kas tad ir tās goda vietas, kur sēdēdami mēs visvairāk iegūstam? Vai goda vietā runā cits par citu? Vai runā par idejām un ideāliem, izaugsmi un sapņiem? Vai goda vietā viens otru gremdē vai ceļ? Un kam tad vispār ir paredzēta goda vieta? Vai lai tajā pasēdētu, uzņemtu skaistus pašiņus, ļautos fotosesijai priekš dzeltenās preses un patīksminātos par uzmanību? Tad varbūt goda vieta ir pavisam citur, tur virtuvē, kur pazemīgi top gardākie ēdieni viesiem. Tur koridorī, kur tiek labotas gaismas, tur birojā, kur tiek līdzsvarotas banketa bilances, tur kravas automašīnā, kur pieved labumus un gardumus viesību galdam, un visur citur, kur mēs parasti nepamanām sēžam darītājus. Kristus ierosināja, ka cilvēki zina tavu godu un zina tavu goda vietu. Tas izskanēja kā netieši Kristus norādījums, lai citi zinātu tavu godu un norādītu tavu goda vietu. Tad tev nekad pašam nebūs jādomā, kur lai sēž, kur drīkst, kur pieklājas un kur justies atbilstoši. Lai Kristus vienmēr pieregulē mūsu morālo kompasu, ka tas rāda pareizo goda vietas virzienu, un lai Kristus pārbauda mūsu garīgo pulksteni, ka tas parāda goda vietas laiku un varbūt pat ilgumu. Āmen!
Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas radīs un rada, kas nācis Jēzū, vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur garu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto, mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē, nāvē, dzīvē aiz nāves, Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Lūksim. Viesmīlīgais un dāsnais Dievs, lai arī kur mēs būtu pulcējušies, klājot garākus galdus, nevis augstākus žogus, vai ielūdzot viens otru pie apaļiem uz izlīgumu un mieru aicinošiem galdiem, kur visi esam kā viens tevī, mēs šodien paceļam savas sirdis uz tevi, kurš runā mūs un uzrunā par vienumu svētajā garā. Vismaz tavā klātbūtnē lūdzot aizmirst par šķirām, kastām, slāņiem, rasēm, kategorijām un visiem esot pie tava galda, tavā klātbūtnē, visās goda vietās. Dievs, lai tavas valstības klātbūtne liek mums rimties, iemīlēt klusumu un labāk saprast tavu mīlestības bausli. Lai mīlestība aizskar un veido arī mūsu pašu šai laikā, kad tai ir arvien lielāka loma pasaules miera uzdevumā. Miera un goda Dievs. Mēs lūdzam par mieru visā pasaulē. Mēs lūdzam par goda došanu cilvēkiem, kas neatlaidīgi, cītīgi iestājas par mieru visos iespējamos veidos. Mēs lūdzam par mieru Ukrainā, Gazā, Izrēlā un visur, kur tas joprojām ir svešs. Visur, kur joprojām notiek kara darbība un tiekšanās pēc uzvaras pār iebrucējiem. Mēs lūdzam par ikvienu, kam šis laiks nes smagus zaudējumus un dziļas sāpes, kas pārcieš nespēku, slimības, dvēseles sāpes vai attiecību mezglu sāpes. Dod ikvienam sevī un tevī izturēt un uzvarēt. Mēs lūdzam par lietu izkaltušā un par sauli pārplūdušā zemē, par lietu slāsēm izdegušās un klusumu vētru izpostītās vietās. Mēs lūdzam par mieru satrauktās un par cerību izbiedētās sirdīs. Mēs lūdzam par atbildētām lūgšanām, par iedvesmu nogurušajiem un drosmi pagurušajiem. Mēs lūdzam, Dievs, par veselību visiem, kas sirgst, par gaismu, jeb kādā dvēseles ēnā mītošiem un par ticību mums visiem paļauties uz taviem brīnišķīgajiem apsolījumiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tavas debesu maizes spēcināti vārdos un sakramentā. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis dievkalpojums stiprina mūsu sirdis, mūsu draudzes un ierosina mūs, ka mēs tevi godinām, kalpojot saviem tuvākajiem tīrā un patiesā mīlestībā. To izlūdzamies caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Tas Kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi
un lai dod tev savu mieru. Āmen! Es teicu tevi, Dievs, ka tu man gribi iedot to prātu, kā vien tev par godu varu dzīvot. Tad vadi, Kungs, nu pats tu manu gājumu, pie visiem darbiem dod man gudru padomu. Ak, vadi mani, Dievs, un dod man tādu prātu, kas solī nesperu, kur neesi tu klātu. Bez tevis staigājot, mans ceļš uz nāvi ies, tik mani neatstāj, tad labi izdosies. Tavs žēlastības spēks, lai labus augļus gādā, un lai tas vienmēr man debes priekus rādā. Tad manā dvēselē tev mūžam godu dos, tad es šeit tā kā tu.